Sveiki, te Zaļais barometrs. Šodien mēs esam pie Saeimas ēkas, kur mēs intervēsim deputātus par viņu zaļajiem paradumiem un vides politiku. 10, protams. Nē, kā man līdz šim ir bijusi privāts bizness, un es esmu uzstādījis saules paneļus. Varbūt tas varētu būt 7, ņemot vairāk, man sanāk daudz lidot. Pietiekoši zaļi dzīvoju, tāpēc, ka man iekšēji esmu sakārtots. Tas nozīmē attiecībā pret cilvēkiem, attiecībā pret Dievu, ja? Dzīvoju harmoniju. Meži. Latvijas tīrā daba kopā. Grūti pateikt, ar šo jautājumu, godīgi sakot, ne īpaši. Par mežiem mans viedoklis tāds, ka apsaimnieko pietiekami korekti. Ja tie ir apsaimniekojami un saimniekojamie meži, tad tie ir jāizstrādā. Ja tie ir kaut kādi bioloģiski vērtīgi, tad tie ir jāizsargā loģiski. Attiecībā uz mežu sadalījumu starp publisko un privāto sektoru, attiecībā uz zemkopības ministrijas politiku mēs esam bijuši ļoti kritiski attiecībā uz finanšu resursu pārvaldību, attiecībā uz lauksaimniecības zemi. Mēs esam, protams, ļoti kritiski attiecībā uz zaļā kursa kopumā orientāciju, kas ir Latvijā uzņemts, mēs noteikti redzam uzlabojumus. Un tā ir pārāk liela panika. Manuprāt, pārāk liela panika, tāda pasaules galva gaidīšana. Drīz sāks celt bunkurus un slēpties cilvēki, ja es domāju, tas nav pamatoti. Protams, par šaubām. Galīgo nulli. Es nedomāju, ka cilvēks gribētu dzīvot ar pilnīgo nulles dabisko. Tad nevajag pilsētas. Jaucam nos dzīvojam visi laukos. Zaru būdes, bez ūdens, mākslīga apsildīšanas nevajag. Bet cilvēks grib ērtāk dzīvot. Tā ir civilizācija. Un mums vienkārši nevajag darīt pāri tur, kur ir pārmērības. Jā, uzskatu, ka jā. Apretes ekonomika, manuprāt, tā ir tāda situācija, ka produkcija, kas tiek ieguldīta rūpniecībā, viņa atgriežas apkārt. Un, kā saka, neaiziet izmešos kaut kādos atkritumos. Dzirdēju, jā, bet arī neiedziļinājos šajā jautājumā. Apretes ekonomika ir resursu izmantošana pēc iespējas ilgspējīgāk tādā veidā, lai saražotie resursi atgrieztos pēc tam ekonomikā un tiktu otrreizēji gan pārstrādāt, gan, protams, arī izmantot jaunos veidos. Tāds kaudzes mūžīgi krāties nevarēs. Mums vajadzēs mācīties no dabas sistēmām, kā tās izmantot atkārtot. Komentēt pat tieši to pat nevaru, bet es zinu, ka līdz 30 gadām bija iekšdeļas motori, tur bija jāsamazina līdz 30%, manuprāt, tā ir utopija, un droši vien arī tas otrais pasākums. Es domāju, ka tas ir ļoti nepieciešams mērķis, ne tikai Eiropas Savienībai, bet mums pašiem, jo vairākas no dabas vērtībām, par kurām mēs esam atbildīgi, lēmumu pieņēmēji, un kas ir simtiem gadu senas, viņas šobrīd draud izzust. Vērtēju, ka tas ir diezgan optimistiski. Pesticīdi ir kaitīgi cilvēku veselībai. Esiet sveicināti Latvijas vides organizāciju kopīgi īstenotās vides politikas iniciatīvas Zaļais barometrs organizētajā politiķu zaļajā grilā. Jā, ir 9 vakarā. Mēs pēc brīža jau visi droši vien dosimies uz politiķu disko. Mēs varam šo uzlūkot kā tādu nelielu iesildīšanos pirms disko. Un es teikšu tā, ka šis nebūs tāds klasiskais zaļais grils, kādus mēs esam kādreiz rīkojuši pirms vēlēšanām, jo nav priekšvēlēšana laiks, jūs visi esat ievēlēti, jūs strādājat, prezidents mums ir ievēlēts, tas arī izdarīts. Koalīcija mainīsies, bet tāda politika kā ierasts, un mēs esam uzvarējuši hokejā, jo, piedodiet, es nevaru atturēties nepieminējis hokeju, jo tas tagad ir jāpiemina vienmēr un visur. Mēs negrillēsim politiķus uz karstas uguns, bet drīzāk tā lēnām pacepināsim. Bija versija, ka kūpināsim, jo klimata pārmaiņas ir karsts temats. Lēnais zaļais grils jūsu uzmanībai. Es esmu Liene Brīzga Kalniņa no Latvijas dabas fonda, un es sarunāšos ar 5 politiķiem no vienas puses un 2 ekspertiem no otras puses. Lai jūs nemulsina tukšie krēsli, tie piepildīsies. Tātad, kas mums šokar ir ieradušies uz kūpināšanu? Andris Kulbergs, Saeimas deputāts no apvienotā saraksta. Kā viņš pats norāda savā Twittera biogrāfijā,
transporta, ekonomikas, klimata un krīzes vadības eksperts. Cilvēks, kurš ir uzdevis jautājumu, ko klimata mērķu sasniegšana nozīmē mūsu industrijai, bet nepamanīja, ka publiskajā telpā ir uzdevis jautājumu, ko mūsu dabai nozīmē klimata mērķu nesasniegšana. Un par to mēs arī varēsim šodien parunāt. Tad ir ieradies Armands Krause. Man, godīgi sakot, reizēm liekas, ka ir divi Armandi Krauzes. Viens ir biškopis, kurš publiski iestājas par pesticīdu samazināšanu un atbalsta to, ka mums vajadzētu to darīt mazāk. Un tad ir Zemnieku savienības, kādreiz Zaļās Zemnieku savienības pārstāvis, un Zaļo Zemnieku savienība nav gluži bijis tas politiskais spēks, kas rosinātu un veicinātu pesticīdu samazināšanu Latvijā. Es nezinu, kurš šodien mums ir atnācis, visdrīzāk politiķis, bet to mēs arī palūkosimies. Uģis Mitrevits sēž man līdzās, Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības, Ilgspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs, mežzinis pēc izglītības, un, kā es uzzināju, arī bijis Gaujas Nacionālā parka vides inspektors. Tā ir tiesa, ja? Tā tad arī cilvēks, kurš ar vidi un dabu ir kontaktā, un viens jautājums, ko es arī uzgāju publiskajā telpā, ko ir uzdevis Mitravica kungs, ir kāds būs mūsu ekonomiskās izaugsmes patiesais ceļš. Ļoti labs jautājums, ļoti piemērots arī mūsu šī vakara tādam lēnajam, kā kaut kur tika pieteikts filozofiskajam zaļajam grilam. Tā kā paldies par šo jautājumu, to mēs arī liksim lietā šodien. Jānis Patmalnieks, Jaunā vienotība, Saeimas deputāts, politiķis, kurš nekļuva par klimata ministru, un kurš ir norādījis to, ka Latvijas apņemšanās līdzdarboties klimata pārmaiņu novēršanas politikas īstenošanā ir piederības apliecinājums civilizācijas progresīvajai daļai. Bet, Patmalniekungs ir norādījis savā retorikā vēl šo to, par ko mēs arī parunāsim. Jāna Simonovska no progresīvajiem, šobrīd politiķa, ilgus gadus, pat gadu desmitus, Jāna piedod, tu esi bijis pazīstama kā cilvēks, kas aktīvi darbojies NVO sektorā, kā vides un klimata aktīvisti, tāpēc es atvainojos, ka varbūt man izspruks Jānu uzrunājot tu, jo mēs ārpus griliem esam uz tu. Šeit mums ir ekspertu sadaļa, kur nav ieradies Jānis Rozītis, tāpēc neko par viņu neteikšu, jo par tiem, kas nav klāt, nē, viņš jau skrien. Nē, tas ir viņš. Jāni, tu esi te daudz izbaidījies. Nāc ātrāk šurp. Jānis Rozītis, Pasaules dabas fonda direktors. Redzam, Pasaules dabas fonds uz krūtīm un sirdī. Un savukārt Baiba Baltvilka Vitajevska, Latvijas dabas fonda vides politikas eksperte un arī politikas zinātņu doktore. Un šodien mēs... Pirmais ātrais jautājums. Ir tāda skala, ko mēs varam iedomāties. Vienā pusē ir klimata skeptiķi, tie, kas uzskata, ka klimata pārmaiņas, ka mēs pārāk daudz par to uztraucamies, ka nav tik traki. Un tad otrā galā ir klimata aktīvisti, kuri uzskata, ka šī ir lielākā, degošākā, aktuālākā pasaulē risināmā problēma. Lūdzu, dārgie dalībnieki, ieliekat sevi uz šīs skalas. Tā kā es tomēr esmu ne tikai biškops, bet arī lauksaimnieks, un es redzu, kā klimats mainās un ietekmē tad, ražošanu un visu mūsu dzīvi, tad es noteikti neesmu klimata skeptiķis. Es esmu tuvāk tam otram galam. Jā, paldies. Es esmu cilvēks, kas ievēro vienmēr faktus un balsta savus lēmumus uz faktiem un datiem. Tāpēc es noteikti varētu sev ielikt no 10 skalas uz 7. Mēs redzam, kas mūsu mežos šobrīd notiek. Mums ir sarkanais brīdinājums 73% Latvijas mežos no 8 zobju, kā viņi sauc par misgrauzi, ja, kas praktiski ir atmodies tikai dēļ klimata pārmaiņu temperatūras kāpuma. Tā kā tas ir tieši pierādījums Latvijā savā veidā. Mežkops arī kaut ko iebubinājās. Bet no otras puses
es iestājos par to, ka tam jābūt saprātīgam šim Latvijai jāiet saprātīgais ceļš. Nevar būt arī ar pārlieku dedzību tajā jautājumā. Tas vēlāk par to parunāt. Jāna? Jā, nu šeit manī ierunāsies zinātnieks. Un man nekad nav patikusi klimata tēma, saku godīgi. Un tas galvenais iemesls ir tāds, ka tā ir ļoti smaga tēma, ļoti grūti skaidrojama tēma un mūs patiešām apdraudoša tēma. Un tāpēc es arī saprotu, ļoti daudz cilvēku nevēlās par to zināt, jo patiešām tā situācija nav iepriecinoša, un tomēr es sev likšu 8. Un tas iemesls ir tāds, ka ir vēl citas tēmas, kas patiesībā sakot vides aizsardzībā ir vēl degošākas. Te es varu parunāt par bioloģisko daudzveidību. Šobrīd bioloģiskā daudzveidība samazinās ar ārkārtīgi lielu ātrumu. Un klimata pārmaiņas ir viens no faktoriem, bet tikai viens no faktoriem. Un dodam tagad tālāk mikrofonu, jo šis bija ātrais rauns. Paldies! Jā, šis strādā. Jā, es no savas puses droši vien arī liktu 7 sev. Pilnībā, protams, uzticos. Tur, man liekas, jāpiespiež kaut kāds... Tagad. Halo. Tagad šitas strādā. No savas puses droši vien, jā, es liktu 7, jo, protams, es pilnībā uzticos zinātnē un to, ko saka zinātnieki, un nepiedaru tiem, kas mēģina to apšaubīt. Bet, kā jau Jana minēja, arī ir virkni citu problēmu, kas saistās ar šo, un par tām mēs droši vien tālāk parunāsim arī. Mitrevis kungs? Nu jā, es arī sev liktu to pašu maģisko 8. To gan liekas jau, ka patiesībā man liekas, ka mēs neviens nevaram ielikt sev 10, jo mēs visi kaut kur esam noteikti grēcinieki, bet šis bija ātrais jautājums, tāpēc es lieku 8. Jā, paldies. Un tagad arī tāds neātrais jautājums, lēnais jautājums. Vēršos pie jums kā pie politiķiem, kas pārstāv zināmu sabiedrības daļu, un jūs noteikti pazīstat zināmu savu to vēlētāju kopu. Jums ir politiskā pieredze dažādās sfērās un dažādās auditorijās. Sakiet, lūdzu, kāds ir jūsu iespējas? Ko cilvēki Latvijā domā par klimata pārmaiņām, un vai Latvijā ir klimata skepse, vai esat to vērojuši, un kādu ietekmi tā varētu atstāt uz Latvijas nosprausto klimata mērķu sasniegšanu? Labi, es sākšu no šitā gala. Es teiktu, ka jā, klimata skepse ir diezgan izplatīta lieta, un es noteikti dalītu skeptiķus tādos divos profilos. Un tie vieni, man liekas, ir tādi, kas visu noliedz, viņi nekam netic, nemēģina neko izpētīt, iedziļināties, nemēģina varbūt iedomāties, ka patiesībā mēs visi dzīvās radības, tā skaitā cilvēki, esam patiesībā no tām pašām vien vielām, no kurām visas citas dzīvās radības un arī nedzīvās daļai ir veidotas, un droši vien tas viņas neinteresē, un tamdēļ viņi saka, ka viņi nekam netic un viņi skeptiķi, un es teiktu arī, ka tā ir tā grupa, kas arī sēž tajā piramīdas augšā un saka, ka viss, kas ap manīm ir dzīves, nedzīves, jākalpoja man, jo es esmu cilvēks, tātad visam man jākalpo, te visam jābūt ir kārtībā. Un es noteikti teiktu, ka tā ir tā cilvēka daļa, kas arī saka, es ar to savu dīzelīti braucot, un tas, ka nekas, ka tur zilu dūmu griežās, neviens aiz muguras neko neredz, bet tie tur lielie skursteņi un tā Ķīna un tā Amerika un tā Indija, tie ir tie piesārņotāji. Un tie ir tie skeptiķi, kas tā kā saka, nē, viss ir labi ar manīm. Un man liekas, ka tā otrā grupa ir tie, kas seko līdzi tai zinātnieku diskusijai, kur saprot, ka šobrīd tas procents ir 97 saka, ka jā, CO2 ietekmē, 3% saka nē. Es zinu, ka tie mērījumi telpā pierāda, jā, ka CO2 ietekmē siltumnīcas efektu, un tomēr tā zinātniskā atbilde vēl līdz galam nav. Līdz ar to es teiktu, ka tie, kas ir tādi gudri domājuši, kas saka, nu jā, tad pierādījumi vēl nav, pasaule taču nav slēgtā kastē, līdz ar to tas CO2 tā kā varētu būt, ka neietekmē, līdz ar to es domāju, ka tādi gudrie domātāji, kas arī ir skeptiķi, kur saka, līdz galam vēl nav pierādīts. Tad es teiktu, ka skepse kā tāda pilnīgi noteikti pastāv. Pārējiem dalībniekiem kāds ir iespējas? Šis atkal strādā. Es to saistu galvenokārt ar bailēm cilvēku klimata skepsi.
tas, ko es esmu saskāries ar bailēm no pārmaiņām, ar bailēm no tā, kad nāk kaut kāds jauns zaļš un tad viņš ir dārgs ļoti, vai ne? Un kāpēc man par to jāmaksā? Man taču ir tas pats, to minēja dīzels, vecais labais dīzels, tas jaunais elektroauto taču milzīgi dārgs ir un benzīns taču arī ļoti dārgs, kāpēc lai es mainītu uz viņu un tam līdzīgi. Un tas pats, piemēram, tādos sektoros kā lauksaimniecība, mēs redzam, ka cilvēki vienkārši baidās no tām pārmaiņām, redz, ka tās ir liela finansiāli ieguldījumi viņiem individuāli tie liela finansiāli ieguldījumi. Taču kopumā tas, kas varbūt netiek saskatīts, ir, ka tā reizē arī ir, tas ir tas ceļš, ko izvēlējusies faktiski ir tāda rietuma pasaule, ir tā virzība uz to samazinājumu izmešu, un reizē arī tas ir arī neatkarības palielinājums, samazinājums no atkarības no fosilo resursu eksportētājiem. Kaut vai ziņās mēs lasām, tad, kad OPEC plus palielina savu, samazina faktiski ieguvu, lai palielinātu cenu. Un mēs esam tie maksātāji, un tā ir varbūt tā lieta, kas varbūt tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka kaut kādā veidā tie fosilie resursi lēti, tas viņiem, tā ziņa viņus diemžēl nesasniedz. Varbūt tā ir vieta, kur vairāk strādāt un kur vairāk ieguldīt resursus, lai informētu, ka mums jau faktiski tās lielās naftas eksportētāja valsts faktiski manipulē ar cenu un nosaka to pasaules tirgu, lai gūtu labumu sev, nevis mums. Un, manuprāt, tas zaļais un klimata neutralitātes jautājums ļoti lielā mērā saistās arī ar tādu pastāvēšanas un neatkarības jautājumu. Jā. Es esmu dzirdama, ja? Skatoties no zinātnieku viedokļa, es varētu teikt, ka zinātnieki šobrīd nestrīdās par to, ka klimata pārmaiņas ir izraisījis cilvēks, par to strīd nav. Un tas mehānisms ir diezgan skaidrs. Daba ilgstoši ir akumulējusi CO2, ielikusi fosilējās iegulās. Šobrīd mēs tās fosilās iegulas nokurinām un CO2 aiziet gaisā. Tā tie procesi notiek. Bet runājot tālāk, no kurienes nāk saknes, tai klimata skepsei, viens es varu noteikti piekrist Patmalniekungam par to, ka tas ir neērti, tas ir nepatīkami, tur ir bailes. Un es ceru, ka daudzi redzējuši to filmu, neskaties augšu. Man liekas, viņa bija ļoti laba filma, kas demonstrēja to baiļu saknes. Bet es neieteiktu pārvērtēt tikai bailes. Es ieteiktu saprast arī to, kā aiz klimata skepses stāv milzīgs lobijs. Tā ir bijusi milzīga propaganda pret klimata mērķiem, jo vienkārši tas ļoti skar fosilās industrijas intereses, un mēs ļoti labi zinām, ka fosilā industrija ir ļoti pelnoša nozare. Fosilās industrijas propaganda, ja? Jā, un tur ir milzīgas naudas, kas ir ieliktas tieši, lai attīstītu šo klimata skepsi. Ja jūs uzdevāt jautājumu par to, ko Latvijas vēlētājs un sabiedrība domā, tad, ja mēs salīdzinām Rietumu Eiropu, kā piemērs ir Vācija, kur kādu laiku apakaļ bija vēlēšanas, tad vēlēšanās neviena partija nevarēja izvirzīties vispār publiski bez klimata jautājumu savā programmā. Ja es nemaldos, ap 60% cilvēku tur vēlējās redzēt šo jautājumu kā vienu no top jautājumiem. Ja tev partijai nebija šis jautājums, tu viņu neaizskāri, praktiski aizmirst, tu nebūsi ievēlēts. Latvijā ir otrādāk. Latvijā pēc pēdējiem pētījumiem, cik man ir zināms, ir 10% tikai uztrauc mūsu sabiedrību klimata jautājums. Viens no faktoriem, es domāju, noteikti ir tas, cik ir vecu cilvēku un jaunu cilvēku, teiksim, proporcija valstī, un kas ir tas vēlētājs. Un vēlētājs, diemžēl, mums ir vecgājuma cilvēks. Kā rezultātā viņam dzīves norietis jau ir tuvāk nekā tiem jaunajiem, un vēlme dzīvot labi tūlīt tagad ir vairāk. Jaunajiem savukārt ir šis jautājums par nākotni. Viņa proporcija nav spējīga pārlaust šo te. Un vēl, protams, kad vēl viens faktors un būtisks faktors, un es domāju, tas Latvijā ietekmē visvairāk, ir labklājības jautājums vai vienkāršiem vārdiem pārticības jautājums. Domāt par zaļumu, domāt par labāku nākotni var tad, kad tu esi paēdis, tu esi situēts, tavi pirmās vai dabīgās vajadzības ir nosakts, un tad tu var domāt par apkārtējo vidi uz priekšu. Protams, tas ir vienkārši tā runājot. Bet ja mēs paņemam no citas skatu punkta, mēs, Latvija,
kopā ar Eiropu un Rietumu valstīm esam tā 10% daļa no globusa, ja? Un mums ir tā, mēs esam pārticīgie, ja runājam no visas pasaules viedokļa. Tāpēc kādam jau tas standarts ir jāuzliek, kādam jau ir tam prioritātei jāuzliek. Ja kāds nebūs šī prioritāte, nesalauzīs to ledu, kā pareizi minēja fosilās industrijas, kas ir, kādreiz mēs atceramies 50. gados, 40. 50. 60. sludināja, ka cigaretes pīpēt vajag, tāpēc, ka tas ārstē klepu un ir forši, ja? To visu akceptējumu pieņēma. Tas pats arī notiek arī fosilā industrijā. Tā industrijai kā dinozauram ir jāizdzīvo, un katrs dinozaurs grib izdzīvot. Krauzes kungs. Jā, sabiedrība, man liekas, vairāk vērtē, tīri personīgi skatoties, un es piekrītu, ka, protams, viens ir dzīves līmenis, bet otrs ir, kamēr arī tas jūs neskar. Un šī gadījumā Latvijā radies tāds priekšstats, ka tas, kas ir kaut kas zaļš, tas ir dārgs. Priekšstats tāds ir, jā. Elektrība dārgāk, tas dārgāks. Mums ir bijuši daudz dažādas, varbūt neveiksmīgas arī politikas. Mēs zinām slaveno OIK, kas tikai un līdz ar to, protams, ka tā skepse ir. Bet tikpat labi mēs varam nonākt pretējā situācijā. Un te es tiešām gribu šī gada laika apstākļiem. Mēs te sēžam, saulīt spīd, visi baigi feinti, kāds kaut ko ēd, kāds kaut ko dzer. Bet lauksaimnieki, jūs iedomājaties, ziemā laiks bija tas silts, tas lapšu vidzemē lielākā daļā rudz uz pārsēju. Iesēja kaut ko citu, uznāca atkal sausums, un tagad tas ir sadīts, tā te vai nav vispār sadīts. Ir nākošais salnas, kāds bija. Kartupeļu nosala, es zinu zemnieku, kurš 8 hektārus nodiskoja, iesēja tagad auzas, bet tas auzas arī nebūs. Vienkārši nebūs. Un tad, protams, var jau teikt, nē, tā jau mēdz gadīties, bet tā gadās diezgan bieži, arvien biežāk, un tajā brīdī, kad tagad, es domāju, tie paši lauksaimnieki jutīs uz savu maciņu, tad viņi arī sāks domāt, tomēr, ja kāds bija, tur varbūt klimata skeptiķis, tad viņš teiks, nē, pagad, tiešām kaut kas notiek, jā. Bet, es domāju, ka kopumā vēl viena lieta, kas mums visiem jāņem vērā, un tur lauksaimnieku bieži vien arī ir elastīgāk, ka mums jāpielāgojas apstākļiem. Un mēs varam, protams, cīnīties par šīm klimata pārmaiņām, bet visiem ir jābūt gataviem, ka mainīsies. Neatkarīgi no tā, ko mēs tagad darām, ja klimats mainīsies un mums būs jādzīvo savādāk un arī jārēķinās gan ar šādiem sausumiem, gan ar augstumiem. Un, tikpat labi arī pēc kādu laiku varbūt ap Jāņiem būs salna -7 grādi. Jā, šajā raundā iezīmējās vairāki faktori, kas saistīti ar klimata skepsi. Bailes no pārmaiņām, tad šie te iekšējie psiholoģiskie faktori, labklājība, arī Latvijas vecuma struktūra, un tas, ko Krauzes kungs teica, ka iespējams, kamēr mums tas nebūs tieši sejā, tad mēs arī nesapratīsim, ka tas notiek. Vērsīšos pie ekspertiem. Baiba, tev ir skats uz klimata skepsi un zināma arī tipoloģija, vai tu varētu par to pastāstīt? Jā, paldies. Tā visplašāk pieņemtā pielietotā tipoloģija izdala tāds 3 klimata skepses veids. Viens, tas bargākais, tas, ka mēs, daži no mums, vispār netic klimata pārmaiņām, uzskata, ka tas viss ir safabricēts, rezultāti nepatiesi vai neprecīzos datos iegūti. Vienkārši tāda klimata pārmaiņa neeksistē, nav. Otrs skepses veids ir tātad redz un tic vai saprot, ka klimata pārmaiņas notiek, bet noliec to, ka ir būtiska cilvēka ietekme šo klimata pārmaiņu veicināšanā. Un trešais klimata skepses veids ir, tas mīkstākais, vieglākais. Individs atzīst, ka ir klimata pārmaiņas, atzīst arī to, ka cilvēks ietekmē šīs klimata pārmaiņas, bet neuzskata, ka pielietotie mēri ir proporcionāli, proti, ka tās ir politikas, ko šobrīd starptautiskā sabiedrība, Eiropas reģions, mēs ko mēs virzām, ka tās viss, mēs par to visu samaksāsim daudz vairāk nekā iegūsim, ja tā kā politikas skepses vairāk. Tad runājot par klimata skepsi, tad, ja mēs no tā pētnieciskā viedokļa augāmies, tad mums vienmēr svarīgi ir
skaidri noformulēt, par kādu klimata skepsi mēs runājam. Šīs diskusijas kontekstā es domāju, ka mēs vairāk runājam sākumā par to, vai vispār klimata pārmaiņas, jā, man šķiet, ka mēs sākumā pieskāramies, vai vispār klimata pārmaiņas ir reāls, pēc tam atbildējums, ka mēs to tā sapratām. Un jā, un tālāk mēs varam virzieties to, ko mēs varam darīt, lai šīs klimata pārmaiņas ierobežotu un mazinātu. Jāni, vai tev ir kas piebilstams? Tev izskanēja viedokļi par to, kurā mirklī mēs varētu ticēt vairāk un tiešām, cik mēs pamanām un cik mēs varam slēgt bildi kopā, bet, ja mēs paskatāmies pasaulē, ir aptaujas, iedzīvotāji aptaujas par to, kurās valstīs lielākais skepticisms ir saistībā klimata pārmaiņām, tad ir interesanti, ka lielākā ticība zinātnē, uzticība zinātnē saistībā klimata pārmaiņām ir Indija, Bangladeša, Pakistāna, Ķīna, es nemaldos arī Turcija. Tas ir valsts, kā Krauzes kungs teica, kuras vistiešāk izjūt, kur ir mijās milzīgs sausums ar milzīgiem plūdiem. Tas nozīmē, ka tās ir jau sociāls, ekonomisks problēmas, tas ir jau tiešām kapitāla vērtības zudumi. Savukārt lielākā neticība valda Krievijā, arī Ukrainā, ASV un Eiropā arī Francijā. Nestoties to, ka Francija varbūt netieši tiek ietekmēta, bet paskatāmies no lielākiem klimata zaudētājiem pasaulē, atkal top valstis, bet viena no lielākiem šobrīd kapitāla vērtības zaudētājiem Vācija, un tā ir tepat blakus jau. Tas nekur nav tālu. Tas ir tepat blakus, gribētu teikt, vienas dienas pilnas braucienam, mēs esam Vācijā mašīnu, un tur ir šobrīd ir viena no lielākiem klimata pārmaiņu zaudējumiem. Protams, kad kāds no autorijas var teikt, tur ir milzīgi lieli kapitāla ieguldījumi un ļoti vienkārši zaudēt lielas naudas summas, piemēram, pret Indiju. Bet šīs valsts izjūt, un līdz ar to mēs arī redzam to neviendabīgo politiku Eiropā, kur, protams, kad politiķi seko vēlētājiem. Bet tas, ko minēja, ir jau, mēs arī sekojam līdz šeit nevalstiskās organizācijas Latvijas politisko partiju solījumiem un politisko programmām. Nevar teikt, ka viss šīs 5 politiskās partijas būtu ļoti, ļoti akcentējuši savas rīcības uz klimata pārmaiņu jautājumiem. Tas bija pirms vēlēšanām. Tas bija pirms vēlēšanām, tas bija ļoti sen. Tagad jau ir mainījies tas, kas ir jāprotams. Jā, viss ļoti ātri notiek. Vai tu gribi vēl ko? Jā, pavisam īsti. Es atvainojos tie, kur jau dzirdēju iepriekšējā diskusijā, man iznāca tam pieskārties, bet varbūt šeit vēl ieskicējuši Jānis minēja pasaules datiem, vēl Latvijas datus. Jums tiešām ļoti svaigi mēs notestējam, apgalvojam, cik lielā mērā jūsuprāt cilvēks ir ietekmējis klimata pārmaiņas Latvijā. To aptājumu veids Kantar pirms mēneša. Un lielā mērā šis pārmaiņas ietekmējis cilvēks apmēram 15% atbildēja, ka cilvēkam ir liela ietekme klimata pārmaiņām, un pēc apmēram tikpat daudz uzskatīja, ka ir salīdzinoši samērā liela, un apmēram tikpat daudz arī, ka šī ietekme ir salīdzinoši maza. Tādi klimata skeptiķi, tādi, kur uzskata, ka vispār nav nekādas cilvēku ietekmes klimata pārmaiņām, Latvijā ir 6%. Un nav viedokļa, vai nezinu, apmēram 10%. Tagad faktiski tie, kas uzskata, ka ir kaut kāda ietekme, tie apmēram līdzvērtīgi sadalījās tajās grupās, tie, kur uzskata liela, samērā liela vai neliela. Jā. Kulbera kungs pieminēja to, ka labklājība ir viens no faktoriem, kāpēc cilvēkiem ir klimata skepse, un kā jūs teicāt, mēs gribam paēst, mēs gribam labu dzīvi, un tad mēs domāsim par vidi. Arī Patmalnieka kungs ir savā viedokļa rakstā minējis, ka klimata neutralitātes risinājumi nedrīkst pasliktināt ekonomisko situāciju. Tiem ir jābūt ērtiem. Tas, ko es gribēju jums lūgt, par ko pareflektēt, ir, vai klimata pārmaiņu risinājumi var būt ērti. Varbūt ir pienācis laiks to godīgi atzīt, ka mums ir no kaut kā jāatsakās, ka mēs nevaram visu savu autoparku aizvietot ar vidē draudzīgiem auto un rullēt tālāk tāpat kā līdz šim. Un varbūt mums ir savā dzīvē kaut kas jāsamazina, jo šī te sajūta līdz šim ir tāda, ka jā, jūs arī visi ļoti precīzi noraksturojāt to klimata pārmaiņu aktualitāti, un tajā pašā laikā, lūkojoties uz politisko scēnu, sajūta ir tāda, ka jā, mēs atzīstam, ir klimata mērķi, mums ir kaut kas jādara, bet tajā pašā laikā sargājam ekonomiku, sargājam peļņas gūšanu, un
Jā, vai tas vispār ir savienojams? Kādas ir jūsu pārdomas? Varbūt nerunājam par kaut kādiem konkrētām politikām, rīcību politikām, bet padomājam tieši par to pašu būtību. Ir ļoti grūti, manuprāt, Latvijas apstākļos to savienot, ja to dara lēnām un tā pa maliņu. Tas, kur tā iespēja Latvijai, un tāpēc, ka mēs esam maza salīdzinoša valsts, mums ir ātri varam rēģēt un mākam ātri rēģēt, mēs esam parādījuši to, ka mobilizējamies. Un ja mēs tam vilnim, tam klimata vilnim, tiem mērķiem uzējam pa priekšu, mēs varam kļūt tie, kas var benefitēt no tiem. Mēs esam tie, kas var pirmkārt būt kā pionieris tajā mirklī, tad tu vari no Eiropas, teiksim, gan finansējumu iegūt, gan arī mēs varētu kļūt par tiem, kas pie sevis, jo tā ir transformācija arī. Un šī transformācija nozīmē, ka mēs varam radīt kaut ko jaunu. Problēma, kad visi šobrīd dzīvē komfortā, kur lielās rietumvalstis jau ir visu nostabilizējuši. Mēs nevaram iejaukties tajā fosilajā ekonomikā iekšā ar savu ekonomiku. Bet tiklīdz šīs klimata pārmaiņas tās mums dod iespēju tajā jaunajās spraugās iespraukties iekšā. Tādu tā kā biznesa iespēja? Tā kā biznesa iespējas. Es no tās puses skatos uz to. Jo šīs visi tie mērķi, kas tagad tiek uzlikti, un Eiropa viņas ir piegriezusi vēl trakāk, viņi vienkārši radīs tik lielu intensitāti gan investīcijās, gan fokusā, kad tam būs jārada risinājumi, gan zinātniski risinājumi, gan finansiāli risinājumi, un uz to, kas iet, mēs, ja būsim aizmugurē, tad mēs redzam, kas notiek šobrīd. Šobrīd autoražotāji, kā piemēram, viņiem ir uzlikts standarts, tur 90 grami, un ne vairāk ir tavs vidējais. Ja tu pāršauj pāri, tu maksā milzu sodus. Tieši to pašu mēs tagad redzam banku sektorā, finanšu sektorā. Viņiem būs profils, cik viņi ir zaļi ar savu portfeli. Tiklīdz viņi portfelī paņems fosīlos projektus, vienalga kādus, viņiem automātiski nokrīt profils lejā, un viņi nevēlēsies to. Viņiem vajadzēs atsvaidzināt ar zaļām lietām. Tāpēc mākslīgi šīs zaļās lietas gūs finansējumu lielāku, lētāku, prioritārāku. Tāpēc tās ir tas stimuls, ar ko tas mums neizbēgam jāiet. Ja mēs gribam bremzēt, kā šobrīd, mēs vienkārši nesaņemsim tos benefitus un maksāsim par to dārgāk. Tātad jūs lūkojaties uz klimata pārmaiņu politiku Eiropas Savienības līmenī, kā iespēju mums iegūt papildus finansējumu un benefitus, bet vai tas mūs neaizved tajā pašā biznesa ritenī, kurš pēc būtības ir klimata pārmaiņu cēlonis? Bet ir arī jāuztver šis kā biznesa iespēja. Tieši Eiropa šādā veidā to arī dara, sevi paliekot pasaulē pa priekšu ar to, kad gan ar šīm klimata pārmaiņām arī pret pasauli būtu pirmie, kam ir tehnoloģijas, kas pēc tam varēs pārdot šīs tehnoloģijas tālāk visā pasaulē. Tā ir arī, diemžēl, tā tas ir uzbūvē. Tātad šī ir tāda biznesa pieeja klimata pārmaiņu risināšanai. Jāna, kāds jums uzstāst? Es gribētu teikt, ka, manuprāt, es redzu divas lielas alošanās. Un tā viena alošanās, ko mēs parasti dzirdam, ka zaļais ir dārgs. Man liekas, visi atcās, kas notika pagājušajā gadu rudenī, kad enerģijas cenas uzkāpa debesīs, un īstenībā vinēja tie, kuriem bija labi siltinātas mājas, un arī kur pārtika no atjaunīgiem resursiem. Tā kā zaļais. Viens no iemesliem, kāpēc zaļais ir tiek uzskatīts par dārgu, ir tas, ka tas, kurš pelna, paņem peļņu, bet izmaksas uzliek uz sabiedrības pleciem. Tātad par to nezaļo lētumu īstenībā visa sabiedrība samaksā dārgi. Un tā ir otra problēma, kā to izskaidrot. Un tieši tā ir tā lielā alošanās. Mēs sakām, mēs to nevaram atļauties, tāpēc, kad mēs visi zaudēsim, bet patiesību sakot, zaudētu daļa sabiedrības, bet vairākums iegūtu. Un kā paskaidrot to, ka no tādiem zaļiem risinājumiem īstenībā iegūst vairākums, tas ir samērā sarežģīti, jo tas ir arī ilgtermiņa risinājumi. Viņi nav ātri risinājumi. Un ko es arī gribēju teikt, kas, manuprāt, ir viena no problēmām, tas ir individuālais līmenis un valsts līmenis, jo mēs bieži vien atbildību par zaļiem risinājumiem uzveļam individam. Tev jāsiltina, tev tur jāšķiro, tev jābrauc, jāiet ar kājām. Kur ir labs sabiedriskais transports? Kāpēc vilciens iet tik reti?
Es domāju, daudz cilvēku braukt ar velosipēdu vilcienu. Man ir grūtības iecelt velosipēdu vilcienā. Ja? Tā kā tas ir jautājums arī par to valsts līmeni, ka mums ir valstiskā līmenī jāspēj vienoties un pieņemt tos risinājumus, kas dotu cilvēkiem izvēlēties labāk zaļas izvēles. Jā, tālāk. Jā, vajadzēja pārlasīt to viedokļu rakstu. Es jau aizmirsu, ka es rakstīju. Tas bija labs jāraksta. Bet jūs uzdevāt, manuprāt, tādu būtisku jautājumu par to, vai laiks radikāliem risinājumiem un vai vispār ir iespējama tāda plūstoša pārēja. Es domāju, ka, manuprāt, viņi ir iespējami. Protams, ka tajos pilsētā, piemēram, ja es tagad runāju par to, ar ko cilvēkam pārvietoties pilsētā. Es pat dzīvoju daudz dzīvokļu mājā un redzu daudz mani kaimiņi dodas uz darbu ar automašīnām. Neizbēgam. Acīm redzot, tas nozīmē, ka viņi strādā tādās vietās pilsētā, kur no manas apkaimes viņi nav sasniedzami ar sabiedrisko transportu ērti. Un tad, ja tas sabiedriskais transports būtu ērts, tad es pieņemu viņi dotos, tas būtu gan lētāk viņiem, gan arī pieņem ērtāk arī ātrāk nokļūt savā darba vietā ar sabiedrisko transportu. Man, piemēram, tas ir iespējams, jo man ir vienā sliežu galā ir dzīvoklis, un otrā sliežu galā ir darbs, bet daudziem cilvēkiem tas tā nav. Tā kā, manuprāt, tas zaļais ir arī par ērtumu, ka tev ir ērti būt zaļam. Otrs par tiem radikālākiem risinājumiem, es nepiekrītu tam, ka ir jāspiež kaut kādā veidā ļoti agresīvi pieņemt kaut kādu radikālu lēmumu. Tas parasti noved sabiedrībā pie tāda atviļņa un parasti pret tiem pašiem, kas tos lēmumus uzspiež. Un, tas, manuprāt, ir tāds ļoti, ļoti nevēlams. Ir nepieciešams, tās pārmaiņas ir nepieciešams, bet viņas ir nepieciešams pakāpeniskas, ērtas, tādas, no kurām mēs arī paši iegūstam tautsaimniecībā, ka mums ir jauni uzņēmumi, piemēram, mums ir uzņēmums Aerons, kas viens no vadošais uzņēmums pasaulē, kas spēj apkalpot vēja turbīnas. Tā ir iegūmi, kā mēs pakāpeniski varam virzīties uz priekšu un arī šos mērķus sasniegt. Krauzes kungs, kā lauksaimnieks, ko jūs varat komentēt par risinājumiem? Vai tie ir ērti vai tomēr jābūt radikāliem? Nē, mēs jau visi gribam ļoti ērtu kaut kādu pārēju, un es kā lauksaimnieks varētu pa mežiem parunāt, pirms Mitrēvits kunga. Man liekas, viens tāds, ja mēs runājam par ērtumu, paskatāmies uz būvniecību. Skandināvai būvē ļoti daudz koku ēkas, un starp citu koks ēkas tieši tās, kur CO2 tiek ietverts uz gadu desmitiem, simtiem. Ja. Un mums Latvijā tā likumdošana ļoti lēni grozās, jo, piemēram, tur varēja, man liekas, būvēt 5 pat 7 stāvu ēkas no koka. Mums tagad ir tie stāvi pielikt klāt, es precīzi nepateikšu, bet katrā gadījumā vēl joprojām privātie var būt būvē, kuri koku karkas mājas, bet piemēram, koks, tas ir ļoti ideāls materiāls, kas Latvijā ir vietējais materiāls, kur mēs varam tādā veidā uzbūvēt zaļu ēku. Ja? Un, protams, ka viņas arī var būt, man liekas, klimata neitrāls. Es ļoti sen, piemēram, personīgi domāju, ka man gribētos uzbūvēt salmu māju. Un kāpēc nē? Mitrēvits kungs? Jā, par mežiem ne, bet es par lauksaimniekiem, bet tas, kas man liekas, man nāk prātā tāda, pat šis tāds tā kā kūpināšanas pasākums, tāda doma, ka tas, kas cilvēkam ir tas izcilākais sniegums, ko viņam var izdarīt, vai cilvēcei kopumā, kad visas sliktās lietas jau vērst pa labu. Tā ir tā iespēja, manuprāt, nosacīt, ka tā ir slikta, un slikti es domāju tā, ka tas ir dārgi, un tas kādam ir jāmaksā, un mēs to negribam, un kamēr mums tas nerada papildus kaut kādu pievienoto vērtību, un mēs to tā kā brīvi pieņemam, tikmēr mēs to negribam, tāpēc domāju, ka šī ir iespēja tomēr šī situācijā, kad es domāju, ka Eiropa ir tāda izmaiņu ceļa sākuma, zinot to taksonomijas regulējumu un visu to nākotnes ieceri, ka ja kādreiz saražotā lieta vai vērtība bija vērta no izējuma materiāla, darba spēka un enerģijas, kā tas ir ražots, tad šobrīd tas, kas būs jātver iekšā, tās 6 pazīmes, kā tas ietekmē to vidi, tas radītais produkts. Un es domāju, ka tā matemātika priekšā izskatās diezgan tāda
sarežģīti un diezgan daudz jautājumiem, tā skaitā arī par to pašu mežu ciršanu, neciršanu un kā tas CO2 rodās vai nerodās tajos vecos mežos un kurā brīdī ir vai nav jācer. Es domāju, tā diskusija būs gara, bet skaidrs, ka mēs dabūsim maksāt nākotnē par jebkuru ietekmi uz vidi, kas līdz šim tā nav bijis. Tas, ko mēs zinām ar ietekmi uz vidi, lieliem projektiem, ietekmi uz vidi, novērtējums, un tad tas viss. Bet nākotnē, jebkas, arī šodien ietekmi uz vidi, prožektoru deg, tas viss jāslēdz ārā, jo visā citādi mēs to nevarētu samaksāt šo pasākumu šovakar. Piemēram, līdz ar to, es domāju, ka tā ir tā iespēja, saprotot, ka tas ceļš ved uz turieni. Mēs varam būt pirmie, vismaz pirmie priekš sevīm un sākt to jau darīt, gatavoties tam brīdim, ka būs par to jāmaksā. Ja mēs nebūsim gudri un nepielāgosimies jau tai jaunajai sistēmai. Jā, tātad mums visiem būs jāmaksā. Vēršos pie ekspertiem, vai klimata risinājumi var būt ērti un vai tiem vajag būt ērtiem? Un varbūt jums ir kāda refleksija par to, ko jūs dzirdējāt no politiķu spārna, ja, Jāni? Ir, jā. Tad tik dod vaļā. Ļoti daudz lietas, bet es mēģināšu koncentrēties tikai uz dažām. Viena no lietām, vai tie var būt ērti, vai tiem jābūt, vai tie būs. Mums būs jāmaina daži paradumi, ja mēs gribam sasniegt nulles emisijas līdz 2000 vai to nulles emisijām līdz 2050. Gadām. Tie visvairāk šos paradumu maiņu, kā teikt, paredz, varbūt to nekorekti teikt paredz, bet to ņem vērā zinātnieki, kas aprēķina kādu to scenārijas, kā mēs varēsim sasniegt šos nulles emisijas, un tie paradumi galvenokārt skart mūsu diētu un transportu un mobilitāti. Tad mazāk patērējot gaļu un to aizstājot ar citiem olbaltumvielas avotiem. Un attiecībā uz transportu arī mikromobilitātes ietvaros vairāk neizvēloties vispār nekādu transporta līdzekli, izvēlētos mikromobilitātes, tos transporta līdzekļus un vairāk koplietošanas un vispār. Tas bez paradumu maiņas mums būs neiespējams sasniegt tos nulles emisijas mērķus. Attiecībā par to, vai klimata politika ir dārga, ja mēs runājam valsts līmenī, reģionu līmenī, mēs nekļūsim, ko es arī minēju iepriekšējā diskusijā, mēs nekļūsim nabagāki, jo mēs maksāsim ļoti nelielu daļu no savu iekšzemes koproduktu pieaugumu par zaļajām politikām, bet iedzīvotāji valsts līmenī, attiecībā uz iedzīvotāju grupām, tas ir atkarīgs no valsts politikas. Ja valsts politika atkarībā no tā, kāda būs valsts politika, dažas iedzīvotāju grupas, īpaši iedzīvotāji, kas ir zemiem ienākumiem, tie var arī, to dzīves līmenis var kristies, bet tam tā nav jābūt. Tas ir atkarīgs no valsts politikas. Un kas tā lielākā dilēma, manuprāt, un kas tāda lielākā izšķiršanās un problēma, īpaši tādās valstīs kā Latvija, manuprāt, ka to zaļo politiku tādā veidā, lai tā nebūtu sāpīga iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, man šķiet, ka to būtu neiespējami ieviest bez kreisas ekonomiskās politikas. Šeit viens nepārstāvošs politisks partijas pārstāvs man kādā diskusijā teica pirms gadiem 5, pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām. Viņš ir ļoti zinošs politiķis, ap citu, un visi viņu šeit pazīst. Daži no viņu ļoti nīst, dažiem viņš ļoti patīk. Bet viņš uz mani jautājumu par to, kāda ir pēc būtības šī ekonomiskā attīstības iespēja viszaļākā, kāda vien var būt. Kāda ir tās ekonomikas attīstības iespēja pie klimata un dzīvās dabas krīzes apstākļiem. Viņš kurš ļoti daudz lasa, viņš teica, ka viņš redz, ka ātrāk mēs apgūsim citu planētu, nekā mēs sakārtosim šo. Tas ir jūsu kolēģis un visi, jūs viņu ļoti šeit, visi šeit ļoti labi pazīst šo cilvēku. Viņš teica, ka viņš nedrīkstot to skaļi teikt, tad neievēlēs partiju neievēlēs. Bet par to, kas izskanēja šodien, pavisam noteikti, es gribu būt šobrīd tāds, es gribu būt subjektīvs un piekrist runātājiem par to, ka jebkuras sociālās transformācijas saistībā klimata pārmaiņām jābūt iekļaujošām, izdevīgām, saprotamām, informētai sabiedrībai, jebkuram ir viegli tas jāpaņem, jāsaprot un ērti jāsāk lietot. Par to nav šaubu, un tas ir tas subjektīvā puse. Objektīvā puse, negribas sabojāt šovakar, mēs šobrīd ar visiem plāniem, kādi mums ir, mēs esam tālu no 1,5 grādiem. Ar visiem plāniem, kas mums ir, ko mēs vēl neesam pat sākuši īstenot Eiropā.
par kuriem mēs tikai vēl rājamies un esam neapmierināti, mēs esam tālu, mēs esam krietni virs 2%. Tā kā 2 grādiem. Tāpēc esam gatavi, kad būs jāmainās fundamentāli un esam godīgi. Es saprotu, ka politiķi negrib sāpināt vēlēšanas, parlamentu vēlēšanas tuvāk ir, negrib sāpināt klausītājus, jo izliksies pārāk traki un pārāk asi, bet skaidrs ir tas, ka tehnoloģijas nevar glābt. Pavisam noteikti. Tehnoloģijas nevar izglābt klimata pārmaiņas un dzīvās dabas krīzi. Būs noteikti jāmainās arī sabiedrībai kaut kādā veidā. Skaidrs, ka vieglāk mainīsies tajā mieklī, kad būs, kā Krauzes kungs teica, kad jau būs karstums 40 grādi, jau būs ikurāti jau 2 vai 3 nedēļas, mēs vairāk sapratīsim, ko tas nozīmē, un ja sausums būs 2 mēneši, mēs to vairāk sapratīsim. Tā ir tā realitāte, ar kuru mums būs jāsadzīvo. Drīkst vienu komentāru? Lūdzu. Man personīgi, man kā cilvēkam, manī laužās 2 puses kopā. Es esmu loģiski saprotu klimata pārmaiņas, es izprotu, zinātniekiem ticu, bet tā cilvēka ietekme, viens ko gribēju teikt sabiedrībai, tas būs mums pareizi saka, katram un mums būs jāmainās. Un tās lietas, kas kļūs par toksiskām, būs izklaide, transports, autosports kā tāds būs toksisks. Mēs jau redzam, ka bankas atsakās finansēt un ļoti daudz uzņēmumi atsakās finansēt, tāpēc, ka tas ir fosīls, tas ir riskants fosīls, klimatam ietekmējošs, ja? Un gaļa, ja? Kļūst toksiska no tā klimata viedokļa. Ja? Daudzas lietas mainīsies, un vai mēs esam gatavi tādām pārmaiņām, vai mēs esam gatavi hobijus nomest malā. Ja? Bet no otras puses, es no transporta puses, tāpēc, ka tā ir man tuva tēma, es redzu, ka autoražotāji, Volkswagen Multivan, piemēram, jūs visi zināt busiņi, ja? Viņi maina šobrīd spoguli, atcerieties, bija tāds liels spogulis viņiem, tagad viņš ir maziņš, ja? Tāpēc, ka tas, un kalpaks uzliek virsū diskus, tā ir tāds ļoti gludus, ja, un pilnus, tas dod 0,2 gramus uz 100 mazāk. Tā ir tā cīņa, bet tāpat mirklī, viens cilvēciņš, nesauks viņu pat cilvēciņu, nospiež podziņu un izdomā, ka viņš grib uzsākt kariņu. Un kara rezultātā mēs redzam vienkārši, kad ir 280,000 mājas iznīcināts. Ja? Mēs redzam 3,900 tanki, 7,600 bruņamašīnas, 3,700 artilērijas iekārtas un tā tālāk. Ja? Tā ir viena cilvēka vēlme pakarot. Un šī pakarošana nozīmē milzīgu resursu patēriņš, kuram nevajadzēja būt. Bez kur varēja iztikt, bet tas būs atjaunošana. Visu šais mājas vajadzēs atjaunot. Dambi mēs redzam, tūlīt vajadzēs atjaunot. Ja? Tie 650 miljārdi investīcijas, kas jau aprēķināts, kas būs jāizveic. Tas viss būs resursi, tā viss būs tehnika, tam visam vajadzēs klimata, CO2 ietekmi. Bez tā varēja iztikt. Un mēs tāpat mirklī cīnāmies par spogulīti, kāds ir Multivanam spogulīts, kurš neietekmē nekapēk, jo šī viens kariņš ietekmē tas ir viss Eiropas CO2 patēriņš vienā šāvienā. Ja? Un tas ir tas, kurā mēs nespējam, es nespēju pats sevi salīgt mieru, vai šīs klimata pārmaiņām iet uz viņām, vai mēs labāk ietekmējam tādu vienu karotāju, kad viņš nenospiež to podzi. Jā, paldies, jūs dalījāties ar tādu ļoti, es domāju, daudziem saprotamu iekšējo dilēmu. Un ir vēl viena tāda lieta, ko es esmu novērojis sabiedrībā, kuru arī ir ietekmējis karš un klimata pārmaiņas, un tas ir tas, ka jauni cilvēki, tie, kuri ir reproduktīvajā vecumā, izvēlas nelaist pasaulē bērnus, vai arī atliek šo te, kamēr viņiem būs skaidrāks, kas tad īsti ar to pasauli būs. Klimata pārmaiņas ir viens liels faktors šajā lēmumu pieņemšanā. Tajā pašā laikā Latvijā jūs, kā politiķi, ļoti daudz runājat par demografisko krīzi. Latvijā cilvēku ir pārāk maz. Mēs runājam par tautas atražošanas politiku. Kā mēs varam savienot šīs lietas? Kā mēs varam iedrošināt cilvēkus dzemdēt un radīt bērnus, vai tomēr to nevajag darīt un ļaut pieņemt šos lēmumus? Jā, es varu atbildēt, ka jebkurā, ja mēs pastīsimies vēsturē, vienmēr krīzēs un vienmēr karos ir
dzimstība kritusies. Tas ir ļoti dabisks rezultāts. Un tas, ka šobrīd klimata krīzes dēļ cilvēki arī nav iedrošināti, un tīpaši jauni cilvēki, tas arī ir likumsakarīgi, un tas ir tieši tas, kur es gribētu uzsvērt mūsu atbildību arī bērnu priekšā, jo tas, ko mēs saprotam šobrīd, šodienas politiķi, mūsu klimata krīze neskars tik ļoti, kā skars, piemēram, manus bērnus. Un kā skars manu bērnu bērnus. Un es, teiksim, negribētu spekulēt, ko lai mēs darām, lai veicinātu demogrāfiju šobrīd. Es gribētu atgriezties pie atbildības, ka šī zeme mums ir jāsaglabā bērniem, un mūsu bērniem ir tiesības dzīvot šajā zemē. Un varbūt tas arī varētu būt tas motivators, kā mēs varam cilvēkiem skaidrot, kāpēc mums ir jāpieņem arī lēmumi, kas varbūt pirmajā brīdī nešķiet ērti, bet kāpēc mums ir jārīkojas, jo mums ir jādomā par mūsu bērniem. Nu, es domāju, ka, ja runājam par klimatu izmaiņām, tad, un demogrāfiju, tas ir viens tomēr, tāds maziņš elements, jo demogrāfija tur ir jāskatās plašāk, un tas vispār ir par drošības sajūtu, par skatu nākotnē, un tā nav tikai. Otrkārt ir vēl viena lieta, kas ir, protams, visi ceļiem to zina, ka tas ir saistīts ar labklājības līmeni, un valstīs, kur ir augstāk labklājība, ir zemāk dzimstība, diemžēl. Bet tas savā ziņā ir saistīts ar to, kā mēs rīkosimies nākotnē, un es domāju, ka tieši tā jaunā paudze, tā, kas arī pagriezīs to savādāk, jo kaut par to pašu gaļu bija tagad, klausieties, viena daļa vecie buki nemainīs savus paradumus, viņi ēdīs to gaļu. Un man, piemēram, ir piemērs, man ir 2 meitas, jau vecāks kā 20 gadu, un abas 2 viņas neēda gaļu. Un tas, laikam, arī kā mums ir jādomā, kā mums ir jāmāca, nevajag piespiest citiem kaut ko mainīt, viņi nemainīs. Ies laiks, varbūt, vai arī tā paša bērnu un jaunā paudze, bet ja viņi nemainīs, tad, protams, nāks mūsu bērni, mazbērni, un viņi būs savādāk. Un tas 50. gads, kas ir nosprausts, tas arī varbūt ir tīri reāls, jo lēnām nomainīsies paudzes. Un, tā ir jāatzīst. Ar varu mēs neko nepiespiedīsim. Man ir ļoti īsi. Ja mēs nedzemdēsim šo zaļo nostūri, ieņems tie, kam kļūs par karstu. Tāpēc mums nav variantu, mums vajag ataudzi un mums ir jādomā par bērniem. Ja mēs nedomāsim par bērniem, tas nozīmē, mēs nedomāsim arī par šo pasaules turpināšanu, par šo klimatu pārmaiņu. Jā, es varu piekrist, ja tie nebūsim mēs, kas te dzīvo, tad tie dzīvos tie, kuri gatavo šo vietu, lai šeit dzīvot, varbūt, ejot sazvērstības teorijās. Bet es domāju, ka tomēr tā kopējā pakete ir bišķiņ savādāk. Es domāju, tas brīdis vai tā ietekme, klimata pārmaiņa ietekme uz dzimstību, manuprāt, nedomāju, ka tā dati ir šobrīd, ka tāds pētījums ir. Tā nebija, ka mēs runājam par trauksmi. Bija Anglijā pētījums, un tāpēc arī šis bija pirmo reizi arī statistiski parādīts, ka tas ir faktors. Bet tas nav bijis Latvijā, tas nav bijis šeit, tas ir tās Anglijas. Ok, es saprotu, bet es domāju, ka Anglijā viņi tālu tikuši jau citās problēmās pāri. Es domāju, mums jātiek galā ar to sākumu paketi, lai tie bērni tiešām dzimt, un es pat teiktu, katram mūsdienu jaunai ģimenei būtu jābūt 3 bērniem. Man ir 2 meitas, 3. Vairs nesanāks, bet 3 bērniem būtu jābūt, tas būtu kā minimums, lai tu varētu domāt, ka tu pensijā dzīvos cilvēkcienīgu dzīvi, ļoti vienkārši matemātika. Es domāju, ka tas ir tikai loģiski, tā kā kādreiz bija tēvam mājā 7 bērni, kas visi laukā strādāja, tāpat būtu jādomā par 3 bērniem mūsdienās, bet domāju, ka tai paketei būtu jābūt tiešām daudz jaudīgākai vecākiem, kur laiž pasaulē bērni, nebūtu jāsajūt trūkums vai mazāk turīga dzīve kā tiem vecākiem, kuriem nav bērni. Es domāju, ka tur ļoti daudz, 5, 10, 12 pirmās lietas, bet tas, ka tā trauksme noteikti ietekmē mūsu karš, visu veidu trauksmes rada kaut kādu tādu impulsu, nedarīt kaut ko, nelaist pasaulē bērns, tam es pilnīgi piekrītu. Patvalnīkungs. Jā, es domāju, ka
ja tas parādās kā faktors, tad tas ir jāņem vērā, ka viņš parādās. Bet es domāju, ka tas, ka tā atbilde ir tas, tieši tas, par ko mēs iepriekš runājām, to parādīt sabiedrībai, sabiedrības daļai, ka var tikt vai dzīvot ērti, neietekmējot klimatu vai pēc iespējas mazāk ietekmējot klimatu. Piemēram, tagad pēdējais, ko Rīgas iedzīvotāji, piemēram, iedzīvoja, ka parādījās pie mājām tagad atkritumu šķirošanas konteineri, kur tu vari apavus, apģērbu un tādas lietas arī šķirot. Un tas tā kā parāda to, ka tu tā soļi iet uz priekšu un sabiedrība attīstās un tādiem pasākumiem, manuprāt, vajadzētu mazināt to klimata skepsi un arī cerams arī demogrāfiju, bet uzlabot. Bet tas, demogrāfijas jautājums, protams, ir daudz plašāks. Tas saistās ne tikai ar šādiem jautājumiem, bet arī ar sabiedrības kopumā attieksmi pret bērniem, par sieviešu lomu, sabiedrībā vīriešu lomu ģimenē un tam līdzīgiem jautājumiem, kas, protams, ir daudz lielāki faktori. Krauzes kungam, kas bilstams? Jā, es, kamēr citu runāju, es skatījos un vienu komplimentu drīkst izteikt šim zaļā barometra stūrītim. Es tikko nāku lejā no tās skatuves lielās, ja, un te ir redziet dabīgi augi, te ir ūdens glāzēs, tur lejā bija plasmas augi un pudeles plasmasas. Varbūt pasakiet pēc tam, kurā telpīt, lampai vajadzētu visai arī tomēr pārtapt. Mēs tur aiziesim. Jā, es par tiem bērniem atgriežoties saviem 3 bērniem, kurus piedzemdēju pirms man vēl bija pārņēmats klimata trauksme, droši vien neteikšu, ka es jūs piedzemdēju, tāpēc, ka es gribu labi dzīvot pensijā. Jūs gribat kaut ko komentēt par bērniem, bet varbūt vēlāk. Jo man ir vēl viena tēma, ko es gribu apspriest ar jums, cienījamie politiķi. Mēs, domājot par šo te sarunu, mēs īstenībā izdomājām jaunu terminu. Mēs jau ar jums apspriedām klimata skepsi, jūs paši pieskarāties klimata trauksmei, bet tas, ko mēs dabas organizācijas esam Latvijā novērojuši, ir paradoxāla parādība kā dabas vienaldzība, kura no vienas puses ir slēpta, jo dažādās sabiedrības aptaujās cilvēki uzsver, ka daba ir liela Latvijas vērtība, neatņemama identitātes sastāvdaļa, un ja lūkojamies uz latvisko identitāti, tad jau kopš jaunatviešu laikiem tā dabas faktors ir iegults latviešu etniskajā identitātē. Tajā pašā laikā, tad, kad mēs aplūkojam dabas skaitīšanas datu apkopojumu, ko dabas aizsardzības pārvalde to galīgo apkopojumu nesen laida klajā, mēs redzam, ka dabas situācija Latvijā ir diezgan slikta. Dzīvotnes ir sliktā stāvoklī, dabiskās pļavas izmirst, mežu biotopi tikai 10% ir labā stāvoklī. Krauzes kungs jau arī pieminēja, ka mums tik tā liekas, ka tā daba mums te ir tāda zaļa, bet realitātē mēs dzīvojam uz diezgan liela ekoloģiskā parāda rēķina. Vai jūs esat šādu dabas vienaldzību savā darbā sastapuši, vai jums ir tā kāds skaidrojums, un ko mēs varam darīt dabas labā, ko jūs dariet dabas labā, un varbūt tā kā pārfrāzējot Kulberga kungu jautājumu, ko šis viss nozīmēs mūsu industrijai, ko mūsu dabai nozīmē mūsu industrija. Es varbūt sākšu no šoreiz gan no lauksaimnieka skata punktu. Un, ziniet, ka pēdējos gados ļoti daudz tiek uzārts dabīgās pļavas. To mēs zinām, jā. Bet tas ir fakts, un mēs no vienas puses tikko runājam, ka gaļa tā kā nevajag, tad lopkopība samazinās, un vienkārši pļaut, man liekas, arī nav loģiski. Bet mēs daudz ko zaudējām, un es te uzreiz par to vienaldzību, man pašam arī viena pļava bija, un tur gaļbiksīts, šausmīgi skaists, un tad, jūs zināt, cik grūti tad ir atstāt vai neatstāt, Es, protams, atstāju, jo tiešām perfekti pavasarī zied. Un es tagad nenožēloju, jo ir viens cits zemnieks, kas viņu ik pa brīdim nopļauj, un šogad vispār, kad zāle neaug, tas būs uz izķeršanu. Un redziet, un tad, faktiski tomēr kaut kur jau var katrs ražotājs skatīties un kaut ko arī mēģināt saglabāt, un man, piemēram, ir prieks par šīm dabīgām pļavām, kas ir, ka tur ir tāda daudzveidība. Protams, tu var tikai priecāties.
Bet vienalga tas ir patīkami, un es domāju, ka citās nozarēs tāpat ir ražošanas, ko nav laikam viss jāskatās no ekonomiskās prizmas, ir kaut kur jāskatās arī nedaudz gan emocionālais, un tad arī nav tā vienaldzība, un atcerēties kādreiz, ka ar ļoti nelielu tādu varbūt, tas nav pat zaudējums, tas ir ar nelielām izmaksām iegūt kaut ko patīkam dvēselē un sirdī. Jā, par dabiskajām pļavām mēs vēl varam pastrīdēties, un mēs no savas puses teikt, ka tas nav tikai dvēselē un sirdī, bet tā droši vien cita saruna par dabas vienaldzību jums. Es par tiem pašiem lauksaimniekiem turpinot, mēs bijām frakciju nesen vizītē pie lauksaimniekiem Zemgalē, un tur jāatzīst, ka es biju patīkami pārsteigts par to, ka tie lielie industriāli lauksaimnieki arī, mēģina eksperimentē un mēģina saprast, kādā veidā samazināt to pašu ūdeņu piesārņojumu, notekūdeņu piesārņojumu. Un tas, ko es nolasu, to pašu, pa ko jau mēs varbūt iepriekš pieskārāmies tur, kad viņi ļoti agresīvi pretojās tajā brīdī, ka viņi jūt, ka viņi ir iespiesti stūrī kaut kādā veidā ar to, ka viņiem nāk virsū, un viņi neredz izeju nekādu. Un tajā brīdī, ka viņi redz to izeju, kādā veidā viņi varbūt var savādāk darīt to pašu un gūt arī kaut kādu pozitīvu rezultātu tajā visā savā uzņēmē darbībā, tad viņi saka, šis dar, šo mēs tad pieņemam un ejam tālāk, skatāmies uz priekšu, ko mēs vēl varam darīt. Otrs par tiem dabas skaitīšanas rezultātiem, manuprāt, mums ir jābūt nopietnai diskusijai sabiedrībā par to, ko mēs ar tiem rezultātiem darām un kādā veidā mēs pilnveidojam to situāciju. Un tur jāatzīst, tas neredz īsti citu veidu, kā nevis iet uz konfliktu ar tiem pašiem īpašniekiem dažādu šo te mežu un pļauju, bet tur jāveic valsts intervences, kas varbūt darīts arī citās valstīs, un šīs te jānovērtē, kuri tie objekti būtu valstī vērtīgi un bioloģiski vērtīgi, un tad arī attiecīgi iespējams valstī jāpārņem savā īpašumā arī šie te, lai saglabātu to sabiedrībā, lai saglabātu to nākamajām paaudzēm, un tādā veidā mēs šo konfliktu varētu arī risināt, kas es pieņemu, ka bries tuvākajā laikā. Es gribētu nokomentēt, ka mēs redzējām Covid laikā, un vēl joprojām redzam tik milzīgi sabiedrības slāni, kas tomēr ir Covid skeptiski, ja? Kas uzskata arī, ka Amerika ir uzbrukusi Krievijai, nevis Krievija Ukrainai. Ja? Un ar to es gribētu teikt, mums, lai mēs šo klimata skepsi, un es ar viņu saskaros ikdienā arī vēlētājiem, mēs viņu varam atrasināt ilgtermiņā vienā veidā. Caur jauniešiem un celt reāli izglītības līmeni. Izglītības līmenis būs tieši tas, kas mainīs patiesībā to attieksmi pret dabu, pret klimatu, un tikai caur izglītību, kad tu tici zinātnei, faktiem, datiem, un esi ar atvērtu skatu, tikai tad to varēsi izdarīt. Tāpēc es uzskatu, ka ilgtermiņā svarīgākais ir pareiza izglītības sistēma šobrīd, moderna. Jāna? Jā, nākot arī uz šo telti, es pastījos, kas ir pie citām teltīm, tur bija aptauja. Un, protams, ļoti daudzi, vismaz no lampas apmeklētājiem, saka, ka daba ir ļoti svarīga. Bet man liekas, ka tas, kas mums ļoti ilgstoši traucējis, ir mīts par zaļu Latviju. Jo mums šķiet, ka mums Latvija tik zaļa, ka mēs varam turpināt tā neko īsti nedarīt. Un mēs zinām, ka tas tā nav, ka daba ir faktiski ļoti apdraudēta. Bet tā realitāte ir tāda, ka pat visi cilvēki, kas saka, ka daba ir svarīga, tajā brīdī, kad jums ir jānodod kāds dabas nostūris ekonomiskai aktivitātei, un mums pat arī saimā tieši tāds jautājums ir, un tad tomēr tā ekonomiskā aktivitāte ir svarīgāka. Un tā ir nopietna problēma, jo mēs neredzam šīs saiknes, ka mēs faktiski šobrīd jau dzīvojam uz dabas rēķina. Un tas, ko es arī gribētu uzsvērt, mums ļoti bieži grūti saprast, kas ir ilgtspējīga attīstība. Tas vārds ir izkropļots. Es pat esmu dzirdējusi, ka ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka vides prasības nedrīkst traucēt ekonomikai. Un tāpēc es gribētu uzsvērt, kas ir ilgtspējīga attīstība. Definīcija, kas man ļoti patīk. Tas ir tas, ka mēs nedzīvojam uz dabas kapitāla rēķina. Un, lai cilvēki labāk saprast, ko tas varētu nozīmēt, tas ir, ja mēs runājam par bankām, mēs ļoti labi zinām, ja kādam cilvēkam bankā ir kapitāls un viņš dzīvo no procentiem,
viņš dzīvo samērā labi un ilgi. Ja viņš dzīvo nevis no procentiem, bet viņš dzīvo no kapitāla, tad kaut kad tas izsīks. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi mums saprast, ka mēs nedrīkstam dzīvot uz dabas kapitāla rēķina. Mums ir jādzīvo, ir jāiemācās dzīvot uz procentu, uz to, ko daba iedod, uz tā rēķina. Jā, Mitrēks kungs. Jā, es turpinot pie ilgspēju noteikti pielikt klāt uz dabas kapitāla un uz nākamo pauģu rēķinu. Es teiktu, tas būtu tā pilnībā pie ilgspēju, bet domājot par vienaldzību, es teiktu, ka mēs patiesībā visi esam kaut kur vienaldzīgi pret dabu. Jautājums, kur ir tā robeža? Cik tālu mēs esam tajā sarakstā, kam piedod, un kurā brīdī mēs kļūstam par tiem, par kuriem mēs runājam, kas ir slikti. Kamdēļ es to tā domāju? Tāpēc, ka tas, kā civilizācija attīstīs, tas, kā mēs šobrīd, mēs visi esam drēbēs, biksēs, kleitās, kāds vakar atkal jaunā pirktā kleitā. Līdz ar to mēs šobrīd nevaram būt pilnīgi brīvi savā priekšā un nebūt grēcinieki, kā es teiktu, lai nedarītu kaut kā dabai pāri. Mēs dabai daram pāri jau piedzimstot no pirmās dienas, diemžēl. Tāpēc dabas vienaldzība, man tas jautājums ir, kurā brīdī tu esi pat tajā sliktajā sarakstā, un tamdēļ, kā tu atbildi atrast, kad tu kļūsti tas, kurš nenodod to teritoriju ekonomiskajai attīstībai. Nu, droši vien, ja bija piemērs par gaļpiesīšiem, tad es gribu teikt, kurš no klātesošiem, ejot pēc lietus, otrajā dienā lasa sliekas no tā aciņas, tā ka viņi sāk sakalst. Makšķernieki lasa. Nu, nē, es varu pateikt par sevi, es braucu ar riteni, un tā kā man nav kurš teikties, es apstājos un to slieku noņemu malā. Goda vārds, jo viņa, tas vienkārši to jūt. Nē, labi, putni tur nav, tā slieka jau ir sakaltus vienkārši, bet viņi vēl kustās, un tā ir tā sajūta, kas tevī vai ir vai nav. Tā kā tu kaut ko, es negribētu teikt, ka caurām dienām būtu jālakt kādam sliekas, un tādā veidā jājūtās labi un piepildītam, un tad tu neesi tā kā konfliktā ar dabu, bet tomēr es domāju, ka tā ir sajūta katram pašam sevī, kā tu ar dabu sadzīvo vai nesadzīvo, vai tu esi vienaldzīgs, vai tu neesi? Es ceru, ka tā sajūta arī ietekmēs jūsu balsojumu saimā par labu dabas teritoriju saglabāšanai. Paldies! Pirms mēs dodamies uz politiķu disko, tagad sākas mūsu sarunas jautrā aktivitāte. Mēs 5 vides organizācijas, kas ir apvienojušās zaļajā barometrā, vēlamies jums piedāvāt lomu spēli. Katram no jums izlozēt vienu vides organizāciju un padomāt, kāds būtu jūsu uzruna sabiedrībai, lampas publikai, kāda būtu jūsu pozīcija kā šai vides organizācijai. Vai jūs esat ar mieru to izdarīt? Tā, šeit ir iespēja izvilkt savu organizāciju, padodiet to galviņu tālāk, tad mēs jums iedosim 5 minūtes, 3-5 minūtes padomāt, ko jūs varētu teikt, un tad jūs varēsiet iejusties NVO vārdā un varbūt ļauties kaut kādam lielākam radikālismam un ekstrēmismam un par to, kas jums liekas svarīgs vides un dabas jomā. Ko jums vajadzētu izdarīt? Jā, ko jūs darītu? Un varbūt jūs varat šādā veidā pateikt, kā mums vajag darīt. Jo mēs esam gan daudz dažādus pārmetumus saņēmuši gan no sabiedrības, gan no politiķiem. Tā, Krauzes kungs, ko jūs izlozējāt? Jā, jums arī atribūts, lai jūs iejustos. Jā, Kulbera kungs. Jā, tas būtu brīnišķīgi, jā. Bet uzvalkat, jā. Kulbera kungs jums ir? Man ir baida jebkur no viņām. Bet es izvilku Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju. Brīnišķīgi. Parunāsim par pesticīdiem. Nē, lai iziešana ārpus komforta zonas. Jāna Simonovska. Kāds pārsteigums, es izvilku zaļo brīvību. Jānā ir zināms handikaps, jā, nu tā. Patsmalniekungs. Latvijas ornitoloģijas biedrība. Lieliski, ļoti skaisti. Un jums?
Pasaules dabas fonds. Tātad šeit ir Pasaules dabas fonds. Kamēr mūsu politiķi gatavojās un 4-5 minūtītes padomā. Jā, pēc tam ar Krauzes kungu noteikti gribēšu kopīgu foto. Jā. Eksperti, aicināšu jūs pareflektēt par to, ko mēs dzirdējām sarunas pēdējā daļā par dzimstību un klimata pārmaiņām, par to, vai tiešām mums vajadzētu uzlikt visu atbildību uz jauniešiem un nākamo paudzi, kas, tad viņi, lai izdara visu, kā ir, par dabas vienaldzību. Jā, un tu sāksi. Jā, arī, kā iepriekš teica daudz domas, tagad mēģināšu noformulēt 2 par to diskusiju par nākotnes paudzi un par to, vai nākotnes paudzei ir vietas šīs planētas. Tā ir normatīva diskusija. Es nepaudīšu savu viedokli, vienkārši minēšu vienu faktu, ko arī tas pašs klimatu pārmaiņu starpvaldību padomes zinātnieki vairāk kārt ir akcentējuši, ko vienkārši ņemt vērā kā tādu ierobežojumu faktu. Pat ja mēs izslēgtu visu fosilo kurināmo, ja mēs vienā mirklī kļūtu dekarbonizēti, kā mēs savā profesionālā kretīnismā sakām, tad klimats nebūs tā, ka mēs atgriezīsimies kaut kādiem gadiem, kā bija pirms 20, pirms 30, pirms 40 tuvāko gadu laikā. Pēc inerces, tāds klimats, kāds ir šobrīd, tāds pastāvēs vairākus 10 gadus, ja nemaldos, tur bija pat vairāk par 100 gadus, vairāk par 100 Jānis apgalvo, ja? Tad faktiski mums labāk vai savādāk, kā bija agrāk, nekur nevienā pasaules malā nebūs nākamo 100 gadu laikā. Jautājums tikai par to, cik tas būs sliktāk. Un tas iet kopā ar to, ko nākotnē es redzu kā draudu, jo, piemēram, tā daļa, kas ir skeptiskāk, vai tā, protams, kaut kādā brīdī sagaidīs, jā, mēs tagad ieviešām klimata politikas, bet paskat, taču, sausums turpinās, plūdi turpinās, viss paliek vēl sliktāk. Un, kā jau te minēja kolēģi, tas klimata jautājums ļoti sarežģīts jautājums, lai to izskaidrot sabiedrībā. Viņam būs ļoti grūti izskaidrot, ka, jā, labāk jau nepaliks, bet būtu vēl sliktāk. Jo tas tāds ļoti hipotētiski, jā, ziniet, ja mēs to visu nedarītu, būtu vēl sliktāk. Bet tiešām būtu vēl sliktāk. Bet, jā, un tas arī, kad sasienot kopā ar to visu klimata skepsi, tas būs vēl viens faktors, kas nākotnē varēs to klimata skepsi vēl vairāk veicināt. Tad neskatoties to visiem ierobežojumiem, ka mēs ciesim cauri, labākā gadījumā mums būs mazliet sliktāk nekā tagad, sliktākā gadījumā būs krietni sliktāk. Es kaut ko izvēlēšos citu stāstīt, kamēr vēl domā politiķi. Es vairāk pie homo sapiens populācijas un pie dabas vienaldzības par cilvēkiem, par cilvēku skaitu. Mēs zinām 8 miljārdi, ticamākais mēs uz 10 miljārdiem aiziesim relatīvi ātri, kaut gan tur arī patreiz zinātne šaubās. Bet skaidrs ir tas, ka šis cilvēku skaits pasaulē kā tāds, protams, būs ļoti atkarīgs no tā, kāda būs dzimuma līdztiesības nosacījumi, kāda būs nabadzības novēršanas pasākumi, un tie ir itin bieži dažādi jautājumi, šie jaunāko tehnoloģiju inovāciju transferi, un tie ir tie jautājumi pēc būtības, par kuriem mēs pat itin bieži tiešā veidā nerunājam saistībā ar vides jautājumiem un pacēm atšķirīgi, bet tie ir pat prioritārāk nekā klasiski mēs domājam par kādu no tām lietām, par kurām mēs domājam klimatu vai dabas jautājumos, ja mēs skatāmies globāli. Par šo dabas vienaldzību, tas ir paradoxāli, kad mēs tik daudz runājam un stāstam viens otram, ko mēs esam brīvdienās kādus sugas redzējuši, un kurš redzējis orhideju uzziedi vai pirmie liepa ziedi. Mēs runājam par savām pastaigām mežā un stāstam par lieliem kokiem un par izgāstiem kokiem, mēs kaut kādas feelings ķeram. Un tas viss ir estētiski, ētiskas, garīgas vērtības, rekreatīvās vērtības, bet tajā mirklī, ka mēs pieejam pie racionāliem lēmumiem, tad mēs visu to aizmirstam, mēs nomācam nost, jo mēs tiešām neredzam bioloģiskās daudzveidības ekonomisko vērtību, mēs neredzam šo patēriņa vērtību, šo ražojošo vērtību. Un tas ir tas trakākais. Un mēs vienkārši visu laiku vēl redzam dabu tikai, es to atkārtojos, man nezinu, arī pieteikums, lampas ieteikumā, laikam, tas ir pieteikts, ka mēs redzam to kā gleznu, kurā mēs iekāpjam un izkāpjam, un mēs to racionālo pusi neredzam.
Un tas risks saistībā ar racionālās puses zaudēšanu, te ir stāsts par tiešām cilvēku drošību, veselību un labklājību, jo tas, kā mēs spējam šobrīd novērtēt šīs bioloģiskās daudzveidības pienesumu, tie ir milzīgi lieli procenti nosacījumi gan IKP pasaulē, gan tam līdzīgi. Bet vēl beigās, ko raksta politiķi, pēdējais, ko es gribēju pateikt, lai vienkārši, lai saērcinātu klausītājs, kāds domās, ka Pasaules dabas fonds ir ļoti ekstrēms, tad jūs zināt ilgspējīgu attīstību, un Simonovskas kundze pieminēja, un arī definīcijas sniedza, tad viens no pasaules ekonomistiem Denis Medovs, kas viens no pirmajiem aplūko ilgspējīgu attīstību 72. gadā savā grāmatā, un pēc tam, protams, bija Brundtlandes komisijā 84. gadā, bet viņš šobrīd, pēc tam nesen atpakaļ teica, kad ilgspējīga attīstība ir oksimorons, proti tie divi pretējas nozīmes vārdi. Un ja mēs pavisam nopietni domājam ar tādu situāciju, kāda šobrīd ir, zinātnē balstītā informācija, nevis to, ko domā Baiba, Jānis, Liene, bet tas, ko saka zinātne, ko saka klimata zinātnieki, ko saka bioloģiskās daudzveidības zinātnieku, zinātnes konsorcija, institūti, tad viņi vienkārši tā atsauc uz to būtu tāda, kad ir nopietni nepieciešams pārstartēt sistēmas. Un te vienkārši mēs vairs nevaram runāt par kaut kādu vidē draudzīgu dzīvesveidu vai ilgspējīgu ekonomiku vai kaut ko tam līdzīgi. Bet tāda mazliet bēdīga nots, bet es pieņemu, ka es tev pilnīgi piekrītu, ka runās par vidēji draudzīgu dzīvesveidu vai zaļo dzīvesveidu ir tādi tukši zvargulīši, no kuriem varbūt mums būtu beidzot jāatsakās un jādomā par to, ko mēs... par kaut ko jau jārunā ir. Par kaut ko jārunā ir, bet varbūt mēs varam beidzot arī sākt runāt par to, kā rietumu sabiedrība, kas no apgaismības laikiem dzīvojusi ar progresu ideju, varētu to mainīt. Un vai tas tiešām tas aicinājums ir aizvien par racionālākām, funkcionālākām diskusijām saistībā ar šiem jautājumiem. Jo tad pēc būtības ir tā, ka mēs runājam par zaļo dzīvesveidu, tas tā skaisti, un tad, kad ir laiks, un forši vīni dzeram, papļāpājam, kurš atkritums sašķirojas, kas viss ir vajadzīgs. Bet tie jautājumi ir dziļi, tas ir monitorās, tas ir fiskālās politikas, tā ir valsts attīstība, es gribētu teikt līdz kaulam, par ko šeit jārunā, ja mēs gribam sākt nopietni par šiem jautājumiem diskutēt. Un tagad pievērsīsimies mūsu politiķiem, kuri tagad uz 5 minūtēm būs kļuvuši par NVO pārstāvjiem un varēsim palūkoties, vai būs radikāli, vai runās par zaļo dzīvesveidu. Un, tātad pirmo pieteikšu Armands Krauze, Latvijas dabas fonds. Lūdzu, fotofiksācijas šiem vēsturiskajiem momentiem. Goda biedrs. Paldies. Redziet, Latvijas dabas fonds, cik es zinu, par bioloģisko daudzveidību, par dabas aizsardzību. Bet tā kā es esmu biškops, tad dabas aizsardzībai ir viens elements, kur noteikti ir jācīnās vairāk un kur es gribētu pievērst visiem uzmanību. Un tie dabīgi aputeksnētāji, viņi ir ļoti daudz, bet Latvijā maz kurš to pēta. Un tāpēc, ja es būtu dabas fondā, es noteikti šajā lauciņā mestos iekšā un papētītu tiešām, un ne tikai papētīt, bet pēc tam arī aicinātu visus pārējos tomēr paskatīties, lai ir attiecīgi, tās augtās, varbūt ne tāds nesmuks kukaiņu mājas, bet dabīgs kukaiņu mājas, kaut kādas salmiņus var mācīt, kā salikt kopā, kā viņus nosekt, lai tur nelīst lietas virsū un lai tur tie dabīgie aputeksnētāji būtu, ja? Jo viens piemērs par dabīgiem aputeksnētājiem, es pats esmu bioloģiskais lauksaimnieks, un es savā griķu laukā ieejot, es 1 gadu centos saskaitīt, cik tur ir aputeksnētāji un ko es pazīstu. Un godīgi sakot, es pazinu bites, varbūt vēl kaut kādu tur lapseņu veidīgo, bet tur bija saskaitīt 19 dažādas sugas, no kurām es nevienu nepazinu.
Bet dabīgie apoteksnētāji ir nozīmīgi, un viņi ir, es teiktu tā, ja biškop rūpējās par bitēm, tad par dabīgiem apoteksnētājiem nerūpējās neviens, un tāpēc Dabas fondam noteikti šitā lieta būtu mums jāpēta. Jāiet dziļāk dabīgi apoteksnētāji, viņi apoteksnēs puķītes un būs bioloģiskā daudzveidība, attiecīgi daudz vairāk mežos, un tāpat arī dabīgās pļavās. Latvijas Dabas fonds, mēs par vientuļajām bitēm un dabiskajiem apoteksnētājiem aplausi Armanam Krauzem. Jūs varat atgriezties pie savas iepriekšējās identitātes. Andris Kulbergs, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija. Kas aktuāls bioloģiskajiem? Es māku pārstāvēt autoasociāciju, transporta nozari, bet lūdzu nesodiet man pārāk. Es nevienā no šīm tēmām neesmu spēcīgs, kuru šeit pa labi, pa kreisi, man ir liela eksperta. Viņiem ir handikaps. Runājiet, vienkārši sakat runāt. Es sākšu. Es principiāli sāktu ar vienu, ar pirmo. Bioloģiskā lauksaimniecība, es sāktu ar Saimu. Es panāku to, ka Saimas ēdnīcā būtu tikai bioloģiskās lauksaimniecības produkti. Jā, pierakstiet, kaut kur pierakstiet šo. Numur 2, es panāktu to, jo vecos bukus, kā pareizi teica, nav diezko iespējams mainīt, bet jaunieši gan var. Tāpēc es panāktu primāri skolas, bērndārs, arī pie tiem bukiem pansionāts un armija, ka tur būtu bioloģiskā pārtika no bioloģiskās lauksaimniecības kā standarts. Un to standartu var viegli ieviest, jo loģistika viņiem ir to, un ātri bojājās, kā rezultātā poļi nevarēs tik ātri ievest. Un es ieguldīju tehnoloģijā. Es vakarā, 10 vakarā, jūs gulēt, ieraudzīju video, kur man likās fantastisks bioloģiskās daudzveidības tehnoloģiskais progress. ASV ir radīta piekaba traktoram, kurā ir lāzeri, sensori un mākslīgais intelekts kompjuters, kur ar lāzeri izdedzina jebkurus nezāles, viņš iet pār laukam, milzīgi tāda piekaba, viņi brutiska lāzeri dedzina, viņš ir iemācījies 68 sugas atpazīt nezāles un kaitēkļus, un tādā veidā nav jāmēslo lauks, praktiski ir minimāli jāmēslo lauks, manuprāt, fantastiska lieta, lai bioloģisko daudzveidību un nepiesārņotu vidi. Un es ieguldīju zinātnē, jo mums vajadzēs printēt daudz gaļu, un tā būtu... Nē, es neesmu bioloģiskā daudzveidība, es esmu bioloģiskā lauksaimniecība. Nē, tie kaitēkļi, kas tiek iznīcināti, nevis viņus smidzina un iznīcina. Bioloģiskajā lauksaimniecībā par kaitēkļiem nesaucam nevienu. Es atvainojos. Mums ir... Tā viņa vakar tajā video nosauca. Katram dzīvnieciņam sava vieta. Un es ieviesu bioloģiskajai lauksaimniecības produktiem 5% PVN. Paldies, Kulberga kungs, Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija. Iesniegsim jūsu priekšlikumus Gustavam Norkārklim. Es domāju, esat uz pareizā ceļa, jo arī bioloģiskajiem viens no mērķiem ir skolu ēdināšana, bērndārzu ēdināšana. Tā kā, Saeimas deputātam tā kā pieklātos tādas lietas zināt. Jana Simonovska no Zaļās brīvības. Lūdzu, jums vārds. Sveicināti! Viņa zina to, ka Zaļā brīvība ir viena no vecākajām vidas organizācijām Latvijā un vienmēr ir strādājusi par zaļiem jautājumiem un centusies pievērst sabiedrības uzmanību, ko mēs varam mainīt un kā mēs varam mainīt. Un pirms vairākiem gadiem Lampā bija diskusija par mītu, vai Latvija ir zaļa valsts, un toreiz, diemžēl nelaiķis, Roberts Ķīlis pateica, ka viens no iemesliem, kāpēc Latvija nevar kļūt par zaļu valsti, ka tā nav sociāla kustība. Ir atsevišķi cilvēki ar entuziasmu, kas kaut ko grib mainīt, bet kamēr tā nebūs sociāla kustība, kamēr tas nebūs vairākumam svarīgi, mēs neko nemainīsim. Jūs noklausījāties šīs diskusijas, un iespējams jūs jūtaties mazliet slikti, bezcerīgi, un nav nekā sliktākā iet mājās ar bezcerības sajūtu, ka mēs neko nevaram ietekmēt. Tāpēc es jūs aicināšu, paskatieties uz mūsu mājaslapu, Zaļās brīvības mājaslapu, pārējo organizāciju mājaslapu, kļūstat par mūsu biedriem, nākiet par mūsu biedriem, kopā mēs varam izdarīt vairāk, un vēl jūs varat arī darīt. Redziet, te ir dažādi politiķi bijuši,
jūs arī varat ietekmēt politiku. Nāciet uz politiskām partijām. Latvijā ir ļoti maz cilvēku politiskās partijās, tāpat kā biedrībās. Šis jau aiziet prom no zaļās brīvības tēmas. Nē, zaļā brīvība tagad man necenšas. Mums nav. Tātad, nākiet un iesaistieties. Paldies, aplausi Janai Simonovskai, Zaļā brīvība. Autosportā mēs šādiem, kas ir priekšā visiem, mēs ieliktu kilogramus iekšā, jo tas nav godīgi, viņi visi zina. Nu, neuztraucieties tik ļoti, Kulberkungs, būs jau labi. Patvaldniekungs, Latvijas ornitoloģijas biedrība. Jā, es pārstāvu Latvijas ornitoloģijas biedrību. Ko es gribētu lēmumu pieņēmējiem atgādināt par Latvijas ornitoloģijas biedrību? Jā, sāksim ar to, ka tas sliekas nevajag lasīt, tā tomēr ir darīja no barības ķēdes. Bet atgādināt arī to, ka putni mums ir labs indikators faktiski, kādā veidā mūsu ekosistēma, kādā stāvoklī mūsu ekosistēma ir, gan laukos, gan mežos, un tas ir labs veids, kā faktiski pateikt, vai kāda ir dabas daudzveidzība konkrētajā vietā un kādā veidā, ka putni atgriežas vai dodas prom, tas atkal rādītājs, vai tajā vietā attīstās daba, vai arī samazinās, pasliktinās viņa. Manuprāt, tas ir būtisks elements, ko atcerēties lēmumu pieņēmējiem. Paldies Patvaldniekungam, ornitoloģijas biedrība. Putni. Uģis Mitravics, Pasaules dabas fonds. Es pateikšu reiz, ka mums patreiz ir gaidāmas pārmaiņas mūsu pārvaldē Pasaules dabas fonda. Līdz ar to labu uzruna varētu atbrīvot kādu vietu. Es piecelšos kājās. Pasaules dabas fonds vienmēr grib izcelties ar kaut ko tā jau ir, jā. Pasaules dabas fonds vienmēr to dara kājās stāvot. Mēs Pasaules dabas fondā sakam, ka šī ir mūsu pēdējā iespēja. Mums ir dot pēdējā iespēja, mēs varam atlikt beigu ceļa sākumu uz kādu laiku. Šodien vēl varam, rīt vairs nē. Mēs tikko esam iepazinušies ar dabas skaitīšanas rezultātiem, un viņi ir katastrofāli slikti. Jo izrādās, ka 18% aizsargājumās dabas teritorijas nemaz nav aizsargātas. Jo izrādās, ka mums tikai 10% meži ir labā stāvoklī, mūsu saldūdens 2/3, ja nemaldos, arī ir sliktā stāvoklī, un mēs it kā lietojam 3 reizes mazāk pesticīdus, kā Eiropā vidēji, un tomēr mūsu uzskaitas sistēma ir tieši tāda, ka mēs neko nesaprotam, cik mēs lietojam. Tamdēļ Pasaules dabas fonds saka, sākam katrs ar sevi. Sākam šodien, nepaņemam vienu maisiņu veikalā, nepaņemam plasmas glāzi tur lejā, nākam dzert šeit. Sākam katrs pats ar sevi, un mēs, nevalstiskās organizācijas, iesim pa to vektoru, kas mūs ved uz ilgu spēju dzīvot arī nākamajām paudzēm. Un jums, politiķiem, ir jāpaņem pareizie lēmumi, lai mums kopā izdodas. Paldies, Mitravics kungs, Pasaules dabas fonds vienmēr tādas politiķu cienīgas runas mātais teikt. Arī varat atgriezties pie savas īstās identitātes. Es domāju, ka mēs esam, iesprūdēt, mēs esam tā izceļojušies pa dažādiem noskaņojumiem, sākot no ļoti nopietniem un tādiem drūmiem, varētu teikt. Un esam arī nedaudz pasmējušies, un varbūt arī jūs kā politiķi esat nedaudz tuvinājušies vidas organizācijām. Lieli aplausi politiķiem, kas atnāca uz lēno zaļo grilu. Lieli aplausi ekspertiem un dodamies uz disko. Foto, lūdzu kopīgi foto mums visiem kopā.